Labdien cilvēki! Ļoti neliels ieskats darbos, kā tiek veikti, lai iesaistītu cilvēkus un domātu, ko viņi var izmainīt. Tad viss ir informāts. Tad šī ir arī demo versija, kur pieslēgties, teiksim, vienkārši uzklikšķiniet un ievadiet patreiz jebkuru kodu. Ja. Apstiprināt. Un šeit parādās šī sistēma, kur tiek veidot dažādiem līmeņiem. Pieņemsim noteikumu, ka katra persona sāk ar vienu balsi, delegācijas pārnes balsis pārstāv. Un tā tālāk, runas laiks balsī, respektīvi. Šeit arī moderātori, protams, šeit ir reitingu tabulas, un šeit parādās šie līmenīši, teiksim, ko viņi var darīt. Šeit, kad sasniedz savu līmeni, parādās šīs krāsas, ko katrs var darīt. Tur katrā ziņā pa grupām būs. Tas bumbiņš iekrāsosies, ja jums būs 4. levels, kur jums būs deleģēts, teiksim, vismaz 20 balsis, jūs varēsiet darīt to un to. Arī šis ir demo variants, kurš tiks papildināts. Aptuveni tā kaut kur. 5-6 līdzīgas aplikācijas tika izveidotas un kopējā blokā, lai cilvēkiem būtu iespēja aktīvi pašiem piedalīties, izteikt domas un tā tālāk un tā tālāk. Tad šī demo versija, kur tiks papildināta un precizēta, bet ieskatu jūs varat būt patreiz. Teiksim, kāds viņš būtu papildinot, teiksim, pamainot visu šīs lietas. Tātad. Idejas. Dodiet, ko tur vajadzētu to papildināt. Tiks izstrādāts vēl dažādas platformas, kā politiskais kompats, ēnu kabinets, Seima un tā tālāk, kur cilvēki varēs aktīvi piedalīties un līdzdarboties.